Čau, es Medžus un ir jauna pirmdiena. Un šis kanāls tikko dabūja 9000 sekotāju. Yes! Un tā kā ir šis īpašais brīdis, gribēju uztaisīt triku tieši ar jūsu visu abonētāju vārdiem. Un es izprintēju no viena videoklipa, šeit ir aptuveni kaut kādi 100 komentāri. Ja, nu, tie, kas komentē. Tur ir tie, kuri visaktīvāk komentē, es tos mēģināju ņemt. Tā es pāris nolasīšu, lai jūs zināt, ka es nešmaucos. Šeit ir it kā it, Reinis Aumeisters, Melo TV, te ir Markus, nu redziet, te ir dažādi visādi, ja? Un reku ir Reinis Šņēps, Roberts, Klaugis, nu dažādi tur, vai ne? Tā, es vienkārši gribu, lai jūs zināt, ka viss ir godīgi, samtīsim visus apkaļ iekšā, samaisīsim, un tagad es vienu no jums visiem izvilkšu, ja? Es nesīšos, un es mēģināšu izvilkt to cilvēku, kurš bija pats pirmais komentētājs. Un es vienu esmu izvilcis. Tas ir Ricards S. Un man šķiet, ka man ir izdevies. Es jums tieši tagad uz screenshotu redziet. Viņš bija pats pirmais, kurš iekomentēja mans video. Pats pirmais. Varbūt jūs domājat, ka tā ir sagadīšanās, vai ne? Ja jūs neticat, starp citu varat paši aiziet apstīties. Viņš tiešām bija pats pirmais. Un varbūt tā ir sagadīšanās, ja? Bet varbūt tomēr nē. Jo šeit arī ir rakstīts Ricards S. Šeit ir rakstīts Ricards. Apgriezīsim to, šeit arī ir rakstīts Ricards. Un apstieties, īstenībā šeit visur ir rakstīts Ricards S. Starp citu, Ricards S, vai tu vēl skaties mans video? Un vai šeit ir kāds no vecajiem abonētājiem, kas skatījās manu katru dienas video, kad agrāk liku katru dienu? Ja ir ierakst komentārā, es ļoti priecāšos. Jūs droši vien prasīsiet, kā es to izdarīju, kā es varēju no visiem komentāriem izvilkt tieši Ricards S, vai ne? Šoreiz jums nav jāmin, jums nav jārakstīt komentāros minējumus, jo šo triku es jums atklāšu. Man pagājuši šis video drīz dabūs 1000 laikus, tā ka nākamajā video es jums atklāšu šo triku, un jūs paši varēsiet uztaisīt kaut tādu pašu mājās. Un tie, kas no jums skatījās mans vecos video, atcerieties, man katra video beigās bija viena anekdote. Tad es izdomāju, šodien ar vienu jums izstāstīšu, labi? Ieva, tu dejo? Jā! Cik labi. Es jau domāju, tev elektrība rausta. Tā viņa parasti dejo, jā. Nu jau pietiks, labi? Pietiks. Mums tik var, nav pat mūzikas, jā. Labi, tiekamies jau pavisam drīz, kad būs jauna pamācība. Tātad skatieties man nākamo video. Čau!